Augsti godātais vēstnieka kungs, godātie klātesošie, bet pats galvenais godātie Černobiļas atomu elektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieki. Pēc 2 dienām, 28. aprīlī, mēs atzīmēsim 40 gadus kopš tā laika lielākās kodola avārijas pasaulē un Eiropā, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas. Lai cik jauni vai veci tajā laikā ir bijuši tie, kas piedzīvoja to laiku, mēs visi atceramies, tas bija neziņas, puspatiesību, dažreiz arī melu laiks, jo savā ziņā padomju sistēma nebija gatava tādai traģēdijai. Tikai dažas dienas vēlāk parādījās pirmās skopās ziņas no oficiālajām amatpersonām. Tur bija pietiekami daudz indikāciju, ka kaut kas briesmīgs ir noticis. Noticis tas, ko vēl tagad mēs jūtam gan Ukrainā, gan tuvākajās valstīs. Radioaktīvais piesārņojums, kas vēl būs jūtams gadu desmitiem, gadu simtiem, neapdzīvota teritorija, desmitiem tūkstoši cilvēku, kuriem bija jāatstāj savas mājas. Bet ļoti daudz arī šeit, Latvijā, ir tieši skarti. Vairāk nekā 6000 Latvijas iedzīvotāji tika mobilizēti, lai palīdzētu likvidēt Černobiļas atomu elektrostacijas avārijas sekas. Mediķi, inženieri, karavīri, darbinieki, kuri saņēma rīkojumu doties bieži vien, nezinot uz kurieni, nezinot uz cik ilgu laiku, kuriem pēc tam daudziem ir bijuši ļoti daudz sekas, ar ko rēķināties. No šiem 6,5 tūkstošiem cilvēku puse tā arī nav piedzīvojusi šo dienu, jo dažādas diagnozes slimības, diemžēl, ir priekšlaicīgi novedušas šos cilvēkus kapā. Tas ir brīdis, kurā mēs godinam gan viņus šeit, Latvijā, abedītos, gan arī visus tos, kas ir gājuši bojā likvidējot sekas vai pēc tam miruši no šīm sekām. Taču šī ir arī tā diena, kad mēs redzam, ka nekas nav beidzies. Jo, diemžēl, pašreizējā Krievijas agresija Ukrainā ir arī lielā mērā ļoti, ļoti liels apdraudējums vairākām atomelektrostacijām. Mēs ik pa brītiņam esam redzējuši tiešus uzbrukumus vai pašai Černobiļai kara sākumā, Zaporīžas atomelektrostacijai. Un mums ir jāatcerās tas, kas notika pirms 40 gadiem, jo jebkurā brīdī ne tikai tehnoloģisks, bet arī cilvēku izraisīts katastrofas var notikt. Šis ir tas brīdis, kad es gribētu teikt lielu paldies jums visiem šeit klātesošiem, visiem tiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoriem par to, ko jūs izdarījāt. Es gribu teikt arī lielu paldies visiem mediķiem, kas ikdienā aprūpē jūs. Mēs dzirdējām šeit par tām lietām, kas būtu darāmas, un es esmu pārliecināts, ka valdība un Saeima ieklausīsies un risinās arī tos jautājumus, kas vēl nav atrisināti. Taču šodien, pieminot gan visus tos, kas ir bojā gājuši, gan sakot jums paldies, atcerēsimies, ka tas bija arī laiks, ka tā nebija tikai kodola stacijas avārija. Tas bija laiks, kad lielā mērā tas bija viens no elementiem, kas sabrucināja padomju melu impēriju, jo pēc tās vairs melot un slēpt nebija iespējams. Tas ir arī laiks, ko šodien atcerēties un darīt visu, lai attīstot modernās tehnoloģijas, mēs neaizmirst arī par riskiem. Paldies jums!